Jā, vai manu prezentāciju vēl labi redzēt? Jā. Var redzēt, jā. Okay. Sveiki, es esmu Eva Pērle. Es esmu pediatre, bērnu entomoloģijas rezidente, un šodien pastāstīšu nedaudz par endokrinās sistēmas problēmām, kas var būt bērniem ar Džordža sindromu. Visbiežāk tās būs hipokalciemijas, jeb zemi kalcija līmeņi, kas var būt dēļ tā, ka ir pārāk zems parathormona līmenis. Tas būs biežākais, par to mēs arī tālāk parunāsim. Nākošais, kas mēdz būt, ir vairogdziedzera funkcijas traucējumi, kas ir gan pātrināta, gan palēnināta vairogdziedzera funkcija, kā arī mazāks augums salīdzinot ar citiem cilvēkiem. Epitēlija ķermenīši atrodas kakla priekšējā daļā ir vairogdziedzers, un tā mugurējā virsmā ir tādi mazi pogas lielumā orgāni, jeb tādas vietas, kas veido parathormonu. Anglis viņš arī kā paratiroīds. No tā ceļas vārds parathormons. Un normāli tas būtu hormons, kas regulē kalcija līmeni asinīs. Viņš to dara dažādos veidos, gan arī veicina atbrīvošanos no kauliem, gan mēģina samazināt izdali no urīna, kā arī, palīdz uzsūkties kalcijam vairāk no zarnām, maksimāli cenšas kalciju noturēt organismā. Kalcijs ir ļoti svarīga minerāla viela, kas ietekmē visu ķermeni, gan šūnu darbībai, gan muskuļu darbībai, nervu signāliem, kā arī asinsrecei un dažādām orgānu sistēmām. Džordža sindroma gadījumā aptuveni 60% no pacientu var būt zemāks kalcija līmenis asinīs. Visbiežāk tas būs vieglas formas, bet var būt arī tā, ka tā ir kā pirmā pazīme, ka kalcija līmenis ir ļoti zems, un jaundzimušam bērniņam pirmajās dzīves dienās, nedēļās var būt arī krampji dēļ tā, ka kalcijs ir ļoti, ļoti zems. Bet tas var izpausties jebkurā vecumā, atkarībā no tā, cik zems ir parathormons, kas regulē to kalcija izdalīšanos. Un tālāk arī dzīves laikā kalcija līmenis var samazināties dažādās stresa situācijās. Ja ir operācijas, ja ir akūtas saslimšanas, arī pubertāte būs kā stress ķermenim un arī grūtniecība. Bet tāds ikdienas stress kā eksāmenī, tas īsti nebūs šī stresa definīcija. Kā arī kalcijs var samazināties tad, ja tas tiek pārāk maz uzņemts uzturā. Un tie simptomi tādi diezgan nespecifiski, nespēks nogurums, varbūt arī aizkaitināmība, ja ir smaga hipokalcēmija, ja tas līmenis ir ļoti, ļoti zems, tad būtu arī krampji, varbūt jušanas traucējumi, tirpšana vai muskuļu tādu krampju sajūta, trīce vai stīvums. Ja ilgstoši kalcija līmenis ir zems, tad varbūt arī sekas uz attīstības aizturi, varbūt lielāks lūzuma risks. Ja ir smagi zems kalcija līmenis, tad varbūt arī krampji un tad sekundāri traumas to krampju laikā, kuras tiek iegūtas. Tad pirmais, tas svarīgākais būtu, lai kalcijs tiek pilnvērtīgi uzņemts atbilstoši vecumam ar uzturu. Ja nav nekādu iemeslu to neuzņemt ar uzturu, tad tam būtu noteikti jāsako līdzi. Šeit es ieliku slaidu no mūsu bērnu slimnīcas uzturspeciālistes tādām veidota materiāla par to, cik daudz kuros produktos ir kalcijs, un arī par to, cik daudz būtu tas aptuvenais daudzums, kas būtu dienas laikā bērniem nepieciešams uzņemt kalcijam. Lai mēs kalciju diagnosticētu to, ka viņš ir zems, tad būtu jāveic analīzes. Noteikti stresa situācijās, kuras es iepriekš minēju, kā arī tad, ja sūdzības nav, vismaz viena reize gadā, kas būs kalcijs, magnīzs, parathormons un D vitamīns. Ja kalcijs būs zems
Un vai diēta būs arī ar samazinātu kalcija daudzumu, tad ārsts var rekomendēt sākt lietot kalcija preparātus caur muti vai nu tablešu vai sīrupu formātā, un arī papildus D vitamīnu. Atsevišķos gadījumos var būt arī nepieciešams cits D vitamīns, ko izraksta bērnu endokrinologs. Bet, ja ir smaga hipokalciēmija, ja ļoti, ļoti zems līmenis vai krampji vai kaut kādas citas sūdzības, jeb simptomi, tad var būt nepieciešams arī kalciju ievadīt vēnā. Otra lielā grupa būs vairogsdziedzeres. Vairogsdziedzeres ietekmē ļoti daudzas orgānu sistēmas. Ir nozīmīgi tie hormoni, ko vairogsdziedzeres izdala, ir nozīmīgi gan smadzeņu attīstībā, gan ķermeņa masas stabilizācijā, ķermeņa temperatūras noturēšanā, gan muskuļu kaulu veselības tādai attīstībai. Arī ar cukura līmeņiem, lai viss būtu kārtībā, kā arī sirdsapziņas ritmam un elpošanai, lai viņu nostabilizētu, normalizētu. Un tad pacientiem, kuriem ir DiGeorge sindroms, aptuveni 10 līdz 20%, var būt arī vairogsdziedzera funkcijas traucējumi. Tas var būt gan, kad vairogsdziedzers strādā pārāk lēni, tas sauksies kā hipotireoze, hipo būs pazemināta funkcija, un hiper būs pātrināta funkcija. Ja vairogsdziedzers strādās pārāk lēni, tad var nākt svars klāt, nesaistīt ar uzturu vai aktivitātēm. Varbūt pat samazināt apetīti, bet svars tāpat nāk klāt. Varbūt augstuma sajūta, būt lēnāka sirdsdarbība, aizcietējumi. Viss ķermenis paliek lēnāks. Varbūt liels tāds nogurums, koncentrēšanās grūtības, matu izkrišana, ļoti sausa āda. Bet tā otrs veids, kad vairogsdziedzers strādā pārāk ātri, būs tieši pretējs. Svars kritīsies, neskatoties uz to, ka apetīte ir ļoti liela. Varbūt tāda karstuma sajūta visu laiku, ātri sirds skrien, varbūt arī, kad šķidrāks vēderizējas, tāda nervozitāte, trauksmes sajūta, rīce, grūti aizmigt, pastiprināta svīšana. Tad viens vai otrs variants, ja ir sūdzības, tad noteikti ir jāskatās, kāds ir hormonu līmenis. Tāpēc arī rekomendēts noteikti TSH, kas būtu tas pirmais skrīninga izmeklējums saistībā, lai mēs zinātu, kāda ir vairogsdziedzera funkcija vismaz reizi 1 līdz 2 gados. Ja ir arī autoantivielas pret vairogsdziedzeri pozitīvas, tad būs lielāks risks arī citām autoimūnām saslimšanām, bet par to jau nedaudz doktora Ozola arī izstāstīja savā lekcijā. Bet, ja šis TSH būs izmainīts, tad tālāk arī skatīsies un meklēs, kāda veida funkcijas traucējums tas ir un kas ar to tālāk jādara. Nākošā lielā grupa ir augšana. Mazo bērnu vecumā var būt, ka bērni gan augums, gan svars ir lēnāk, palielinās lielākoties dēļ barošanas grūtībām, bet laikam ejot, parasti tie augumi izlīdzinās, un pieaugušo vecumā tas auguma samazinājums ir pavisam nedaudz. Šeit ir tādas līgas, uz kurām arī gan pediatri, gan ģimenes ārsti seko līdzi augumam no visā bērnu attīstības vecumā, un mēs skatāmies standarta deviācijas, kas ir tās SD. Un salīdzinot ar pārējiem cilvēkiem, kuriem nav DiGeorge sindroms, tas auguma atšķirība ir nedaudz, bet viņa nav tāda, lai mēs to varētu nosaukt kā mazs augums. Tur ir citas definīcijas. Tas ir tad, ja augums ir mīnus tās 2 standarta deviācijas. DiGeorge sindroma gadījumā tāds mazs augums, kā augšanas hormonu deficīts, ir ļoti, ļoti reti. Bet svarīgi noteikti ir sekot augumam un svaram regulāri. Un ir nozīmīgs arī tas, kādi ir vecāku augumi. Ja mēs reiķinām teorētisku augumu, tāds, kāds ir prognozējamais arī bērnam. Tur ir atsevišķas formulas, kuras tad arī ārsts skatās. Šis varbūt nav tā tieši endokrīnā sistēma, bet pārējie, kas ir diezgan saistīti ar endokrīno sistēmu, reproduktīvā sistēma. DiGeorge sindroma gadījumā
puišiem var būt kriptorhisms, kas ir, kad viens vai abi sēklinieki nav noslīdējuši, un retos gadījumos mēdz būt arī hipospādijas, kad urīna izved kanāla atvere uz dzimumlocekļu galviņas ir novietota zemāk, ne tur, kur klasiski. Un meitenēm var būt arī maksts vai dzemdes iztrūkums. Tāpēc noteikti visiem bērniem, kuriem ir diagnosticēts Džordža sindroms, ir svarīga pilnīga apskate, arī ieskaitot dzimumu orgānus un arī sonogrāfiju vēderam. Un, ja ir kaut kādas aizdomas vai novirzes, tad arī urologa vai ginekologa vai bērnu ķirurga konsultācijas. Pacientiem ar Džordža sindromu, salīdzinot ar citiem, ir lielāks risks uz aptaukošanos tieši pubertātes vecumā, un tad tālāk sekojoši, jo lielāks svars, jo lielāks risks arī otrā tipa cukurdibētam. Šeit labajā pusītē ir tāds apkopojums, salīdzinājums, sarkanā krāsā iekrāsoti ir pacienti ar Džordža sindromu, un veiktajā tajā pētījumā tika konstatēts, ka šiem bērniem, pusauģiem, jauniešiem ir lielāks risks diabetam, ne gluži bērnu vecumā, bet tādā jaunības vecumā. Un tad noteikti tas, ko varētu padomāt, būtu sekot līdzi svaram un arī tam ogļhidrātu daudzumam, kas tiek uzņemts ikdienā un tai kvalitātei, kāda tā ir. Tad endokrīnā novērošana būtu asins analīzes, kas tiek veiktas tad, kad diagnoze tiek noteikta. Tur ir gan parathormons, gan minerālu vielas, kalcijs, magnijs, nieru rādītājs, vairogdziedzera funkcijas. Tā kā ir risks zemam kalcija līmenim, tad noteikti kalcija līmenis jānosaka vismaz reizi gadā, ja nav sūdzības, kā arī tad ir stresa situācijas, akūtas saslimšanas, sūdzības, operācijas. Vairogdziedzera tādu skrīningu būtu jāveic vismaz reizi gadā vai reizi 2 gados, un noteikti jāsako līdzi arī augšanai. Līdz gada vecumam, kā visiem tas ir katru mēnesi, tad tālāk tuvākos 4 gadus reizi pusgadā, un pēc 4 gadiem tad ir ik 1 gadu. Visiem pacientiem ar Džordža sindromu ir rekomendēta arī D-vitamīna regulāra uzņemšana, lai samazinātu risku hipokalcijēmijā, jeb zemajam kalcija līmenim. Ārstēšana tad tādās lielās grupās būtu visiem, kas būtu D-vitamīns, atkarībā no tā, vai kalcijas uzturā tiek uzņemts pietiekoši un kāds ir tas kalcija līmenis, tad vai nu perorāla, jeb tablešu sīrupu veida kalcija uzņemšana vai smagos gadījumos arī intravenoza kalcija terapija. Un tad atkarībā no tā, vai ir vairogdziedzera funkcijas traucējumi, vai vairogdziedzers strādā pārāk ātri vai pārāk lēni, tad bērnu endokrinologs vai pediatrs arī var izvērtēt to, vai ir uzsākama terapija ar medikamentiem. Jā. Tas man tā īsumā viss par galvenajām tēmām. Paldies liels doktorai Pērlei par tādu apkopojumu, kam mēs sekojam līdzi, kam arī pediatri seko līdzi un, protams, novērš gadījumā arī novirza tālāk jau pie endokrinologa. Tad varbūt tāds jautājums, vai visiem Džordža pacientiem ir nepieciešams endokrinologs vai pietiek reizēm arī ar pediatru? Es domāju, ka sākotnēji pietiek arī ar pediatru, un ja tās izmaiņas ir, ja parathormons ir zems un kalcija līmenis ir zems, vai vairogdziedzera funkcijas atkārtot ir izmainīts, tad būtu tālāk jāsako endokrinologa konsultācijā. Labi, paldies. Tātad jautājumus droši var rakstīt čatā, šobrīd viņu nav. Tad aicināšu nākamo lektoru, kas arī šodien būs noslēdzošā